Kas ir menopauze? Kādi ir tās simptomi? Kādas ārstēšanas iespējas? Par to turpinājumā. Menopauze ir visnotaļ nozīmīgs pārejas posms katras sievietes dzīvē, un tas brīdis pienāk ikvienai. Svarīgi ir sagaidīt šo brīdi informētai, sagatavotai un kopā ar labu ginekologu. Vidēji menopauzes iestāšanās vecums ir aptuveni 45, 47 gadi. Visu šo menopauzes simptomu pamatā ir hormonālās izmaiņas sievietes organismā. Kādi tad varētu būt pirmie simptomi? Varbūt tā, ka mēnešreiz kļūst ar vien retākas un tās beidzās pavisam. Varbūt tā, ka tieši otrādi menstruālā asiņošana kļūst ar vien biežāka, parādās arī tādas nepatīkamas sajūtas kā karstuma viļņi, miega traucējumi, garstāvokļa svārstības, depresija. Viens no tādiem būtiskiem simptomiem menopauzes laikā ir maksts sausums. Būtībā tā ir tāda lieta, kas ārkārtīgi nomāca sievietes un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Tas nes līdz sev maksts iekaisumus, kad sāsinās maksts infekcijas un arī bieži vien urīna nesaturēšana, kas ir tāda pavisam nepatīkama blakus lieta. Kādā veidā šo maksts sausumu mēs varam risināt? Pirmām galvenām kārtām tā ir hormona aizstāja terapija. Vēl papildus ir dažādas šīs estētiskās ginekoloģijas procedūras, kā piemēram maksts lāzera atjaunošana, hialuronskābi saturošu preparātu injekcijas, kas ir ļoti mūsdienīga, mazinvazīva metode, ar kuras palīdzību mēs varam šo maksts sausumu būtiski mazināt un būtiski uzlabot sievietes dzīves kvalitāti. Seksuālā dzīve sievietē ir ļoti svarīga un būtiska arī menopauzē. Izmantojot šīs visas mūsdienu jaunās tehnoloģijas, mēs visu to varam vērst par labu, un sieviete var turpināt dzīvot pilnvērtīgu seksuālo dzīvi arī menopauzē. Katra sieviete ir īpaša. Ir svarīgi nākt un runāt par savām problēmām, jo svarīgi ir dzīvot laimīgi un pilnvērtīgi katru dienu.